Diemžēl 0-1, bumba trāpa vārtu stabam un ielido vārtu tīklā. Vai arī? Kāpēc? Nē, priecājās gan, es domāju, kāpēc nepriecājās. Okadzaki Gūs savus 30. vārtus valsts vienībām. Diemžēl neizdevās, tu pieminēji pēdējās 5 minūtes, un diemžēl es vēl uzslavēju spēli aizsardzībā, un šeit... Man liekas, viņš pat tev piespēja. Nē, jeb Okadzaki kritienā paspēja. Pielika. Okadzaki kritienā mainīja bumbas lidojumu virzienu. Jā, nu vārdsargam no zem bulvīšu izlēc, var teikt. Pārmest grūti Andrim Aņem kaut ko šajā epizodē. Izskatījās, ka Učida izdara sitienu. Bet nē, Okadzaki tomēr, gluži kā hokejā līdzīgā manierē. Tikai ar kāju izkupienā. Samurai priec. Jā, Samurai Blue. Ne spēcīgi, bet sekundes varbūt simtaļā novērtējot situāciju kopumā. Kur atrodies pats, kur vārti, kur vārtsens un kā jāsit. Un tas viss zibnī, ka gavas piespēli izcelt. Jā, ja vārtos būtu Edvīgs Van der Sārs ar garajām rokām kājām. Divi Van der Sārs. Neko neizdarīs, jā. Tad Andri Vaņinam neko nedrīkst pārmest. Nē, nu bez šaubām. Te jāslavē Honda. Izcils sitiens. Tā ir augstākā klasa. Andris pat aizskāra bumbu. Jā. Nu par šo te... Jā, nu vienā mirklī cerīgais 0-1 pārvērtās par nepatīkamo 0-3. Faktiski pāris minūšu laikā zaudējām 2 vārtus. Toršam aiz muguras aizpilko Okadzaki. Arī izcil piespēli. Kagava. Caur aizsardzības centru. Lūk, kāpēc šo futbolu